Sveiki, bērni! Es šodien jums esmu sagatavojis kaut ko interesantu. Un tā būs pasaka. Pasaka par sauli. Un saulei ir draugs. Viņi draudzējas jau ilgu laiku, un šo draugu sauc mākonis. Saule ļoti daudz smaida un ir ļoti priecīga. Savukārt mākonis ir drūms. Bet tik un tā viņi ir draugi, jo mēs arī ar jums esam dažādi. Vienu reizi cilvēks izgāja pastaigā. Viņš uzvilka šalli un gāja. Mākonis, ieraugot cilvēku, teica saulei: Es zinu, kā piespiest cilvēku novilkt šalli. Cilvēks staigāja, bet mākonis palika drūms. Sasauca savus draugus un mēģināja sabaidīt cilvēku. Bet viņš turpināja iet ar savu šalli. Mākonis pasauca lietu, bet tik un tā cilvēks turpināja iet un nenoņēma savu šalli. Un tad parādījās saule, kura sasildīja cilvēku, un viņš novilka savu šalli. Kā tev tas izdevās? Jautāja mākonītis. Savukārt saulīte atbildēja, ka nevienmēr ar dregnumu var panākt savu. Reizēm vajag sasildīt un samīļot cilvēku, un tad jūs paliksiet draugi. Nu, bērni, es ceru, ka jūs saprotat, ka vienam pret otru jāizturas ar cieņu, ar siltumu, mīlestību. Un tad mums būs vairāk draugu. Atā!